Kādi faktori jāņem vērā smidzinot KAS-32? Smidzinot KAS-32 ir jāņem vērā, diemžēl, daudzi faktori. Tas ir augsnes temperatūra, gaisa temperatūra, kāda temperatūra būs otrā dienā. Smidzinot vēlākās fāzēs mums jāņem vērā arī vēja apstākļi, kādi ir, un arī temperatūra, teiksim. Šie faktori ļoti ietekmē, teiksim, KAS iestrādi. Tas viss jāņem vērā. Zemniekiem jāpēta laikapstākļi vienkārši ir, kādi būs uz priekšu. Bet kā tas ietekmē tieši? Tas ir kaut kā... Tas ietekmē, teiksim, ja būs salna otrā dienā vai naktī, augi apdeg, paliek dzelteni. Mēs iedodam stresu jau. Nekas traks tas nav, bet arī otrajā kārtā, teiksim, kad dodam uz stiebrošanas sākumu, parasti jau ir silts laiks, trāpās vējš, un atkal mēs varam apdedzināt augu lapas, trinās viena gar otru, noņem aizsargu kārtiņu, un amīda forma mums apdedzina lapu galus, atkal paliek dzeltens, teiksim. Lietus laikā, teiksim, varam miglot, ja ir lietus iet, nav stipras lietus, teiksim, nekas nenotiekās, noskalojās viss, un viss notiek. Bet, šie faktori jāņem vērā. Tad viņš vienkārši uzsūcās caur sakni? Jā, viņš paskalojās no lapām nozliekus laikā, ja mazliet smidzina, tas ir izbaudīts pieredzē, teiksim, brauc uz lauka, paliek miglotājā, tur pusmiglotājs, sāk lietiņš smidzināt. Ko darīt? Pieredze ir tāda, ka turpinam strādāt. Nekas traks nenotiek. Teiksim, ja ir rasa no rīta, un tu redzi temperatūru, ka būs 12 dienā būs tur plus 25, tad pagaidām, kad nokrīt rasa, un miglojam vēlāk maz. Teiksim, pa naktīm es nemigloju, pa naktīm zemniekiem arī jāatpūšās, ir citi miglo pa nakti, bet ja otrā dienā ir 25, notiek apdegšana, jo pa nakti ir rasa un pa dienu strauji izžūst.